Esiet sveicināti un lai jums ir miers un Dieva žēlastība. Darbie draugi, šodien sāksim ar pašu pamatu, ar Dieva visvarenāka eksistences pierādīšanu, lai izveidotu pamatu, no kura tālāk virzīsimies uz nākamajiem jautājumiem. Sākumā, brāļi, kas mums norāda uz Dieva esamību? Tā ir iedzimtā daba un prāts. Un sākumā runāsim par iedzimtās dabas pierādījumiem. Kas ir iedzimtā daba? Bieži dzirdam šo vārdu. Ko tas nozīmē? Un kā tas norāda uz Dieva esamību? Iedzimtā daba ir spēka un impulss, kas ielikti cilvēka dvēselē un kuru ietekmi izpaužas viņa augšanas un miedarbības laikā ar apkārtējo vidi, sākot jau ar to, ka viņš pieķers mātes krūtī, lai zīstu pienu, un pēc tam viņa tieksmē pēc patiesības un pareizas morāles. Iedzimto dabu cilvēkam var salīdzināt ar datoru operētāju sistēmu. Šai operētāju sistēmā sastāvdaļas, kas sadarbojas un savienojas savā starpā, lai veidot pilnvērtību cilvēku, pievērs uzmanību Dieva vārdam. Mēs patiešām radījām cilvēku vislabākajā veidolā. Šīs vislabākais veidols ietver iedzimtās sastāvdaļas, kas nepieciešamas, lai sasniegtu cilvēka radīšanas mērķi. Un tas ir saprotams arī no Dieva vārdiem, kas stāstīti par Mūzu, lai miers ir ar viņu. Mūsu kungs ir tas, kurš katrai lietai devis tās radību un pēc tam to vadījis. Un starp tiem, kurus viņš ir vadījis, ir arī cilvēks. Tātad Dievs ir radījis cilvēku vislabākajā veidolā un vadījis viņu ar iedzimto dabu. Viņš ar iedzimto dabu ir vadījis cilvēku atzīt, ka viņam un šai pasaulē ir radītājs un pārvaldnieks, kā arī just vajadzību pēc šī radītāja un tāpat vērsties pie viņa grūtību brīžos. Un viņš ar iedzimto dabu ir vadījis cilvēku pieņemt saprāta pašsaprotamības, ar kurām viņš saprot šī radītāja vēstījumu un uzdevumu, kas viņam dots. Un viņš ir vadījis viņu jautāt par savas eksistences mērķu un par savu likteni pēc nāves, kas veido dzinējspēku meklēt savu radītāju un rīkoties saskaņā ar viņa gribu. Un viņš ir vadījis arī uz ētisko tieksmi iedzimtu mīlestību, uz labestību, taisnīgumu un likumību. Un nepatīk pret ļaunumu, netaisnību un samaitātību, kas saskana ar radītāja likumīgajiem norādījumiem, tāpēc cilvēks tietas pēc tiem un mīl tos. Un viņš ir vadījis viņu arī apzināties brīvo gribu, kas ļauj viņam pašam izvēlēties savas rīcības, paklausīt radītājiem vai nepaklausīt. Un mēs viņam norādījām divus ceļus. Viņš ir vadījis cilvēku arī uz instinktiem, kas nepieciešami viņa izdzīvošanai šajā pārbaudījuma laikā uz zemes, piemēram, mātes instinkts un izdzīvošanas instinkts. Šo paplašināto fitras definīciju var atrast līdzību Ibna Šūra vārdos viņa darbā At-Tahrir un At-Tanvir, komentējot Allāha teikto. Mēs patiešām esam radījuši cilvēku vislabākajā veidolā, tātad tā ir iedzimta īpašība kopums, kas savstarpēji brīnumaini sadarbojas, lai radītu harmonisku cilvēku, kurš darbojas ar mērķi. Cilvēka dzīves gaitā fitru var aizsegt dažādi aizsegi. Cilvēks var tai pretoties un aizvērt ausis tās aicinājumam, pat apspiest to un pilnībā to nomākt, līdz vairs nedzird šo dzirdžo aicinājumu. Taču tas viss nemaina faktu, ka tā cilvēkā pastāv jau pašā sākumā un no paša sākuma pirms šīs pretestības. Un tā laika pa lautam atkal uzplūst viņa. Un tiecās pēc visa, kas to atklāja un notrauc no tās uzkrājušos grūžus. Tāpēc fitra ir liels izaicinājums ateistiem, jo fitra viņiem nozīmē ārēju iejaukšanos no gribošas, zinoša un pārāka spēka, kas stāv pāri nejaušām bioķīmiskām reakcijām. Ateists čibēli kā cilvēkam, kurš tev saka, šīs dators ir radies pilnīgas nejaušības rezultātā. Tā detaļas ir salikušās un saskaņojušās bez radītāja, bet gan vētra spēcīgs viesuls to ir savācis šādā veidā. Atvērām datoru, un tur ir pilnībā saskaņot operētājs sistēma, un programmas katrai no tām ir savs mērķis. Kā tu ateisti izskaidro šo programmu esamību? Ja mēs norijam tavu smieklīgo pasaku par hardvēri, kā tad tu izskaidro šīs programmatūras esamību uz ierīces? Tīri bioloģiskās un ķīmiskās reakcijas, nejaušas mutācijas un dabiski raizās, pat ja pieņemam, ka tās nespēja radīt cilvēku, un ja mēs jums piekāptos un teiktu, ka tas radīja cilvēku un iedresa viņā dzīvību, kā šīs aklās nozīves varēja ielikt šajā cilvēka prātā un dvēselē šo saskaņoto, iedoto paketi? Un kā jūs izskaidrojat, ka šī pati pakete veidojas katrā jaunā piedzimušā dvēselē? Daži ateisti ir atzinuši šo strupceļu. Viens no tiem ir britu ateists filozofs Tomas Naigls savā pazīstamajā grāmatā ar nosaukumu Prāts un kosmos. Kāpēc materialistiskais, neodarviniskais dabas skatījums gandrīz noteikti ir aplams? Prāts un visums
Kāpēc neodarviniskais dabas skatījums gandrīz noteikti ir kļūdains? Grāmatā tiek aplūkoti 3 galvenie jautājumi, uzsverot, ka darviniskā materiālisma nespēja tiem sniegt risinājumu. Tās ir apziņa, izziņa un vērtības. Tomēr autors palika ateists, bet kā parasti ateisti tika galā ar šo strupceļu? Viņi svārstījās starp šo sastāvdaļu iedzimtības noliekšanu. Tas ir, daži no viņiem nolīdza šo sastāvdaļu esamību cilvēkā jau no dzimšanas un uzskatīja tās par audzināšanas un sociālās vides ietekmi. Un daži atzina to esamību, taču mēģināja tām rast materialistiskus skaidrojumus. Un abas puses nonāca pie pārsteidzošas apjukuma, pretrunām un absurda, kā mēs to redzēsim, ja Dievs dos. Šīs bija skaidrojums par iedzimtības definīciju un kopējo ateistu problēmu ar to. Nākamajās sērijās mēs redzēsim nožēlojamās ateistu grūtības ar katru no minētajām iedzimtības sastāvdaļām, lai tu pēc tam varētu droši teikt, slava Dievam, kas mūs uz to ir vadījis, un mēs nebūtu atraduši ceļu, ja Dievs mūs nebūtu vadījis. Ir vērts pieminēt, ka šajās sērijās par iedzimtajiem pierādījumiem Dieva esamībai esmu daudz guvis no inženiera Abdullaha al-Adžīrī grāmatas Dienas sveces, lai Dievs viņu sargā. Mūsu nākamā sērija, ja Dievs dos, būs par reliģiozitātes tieksmi. Tāpēc palieciet kopā ar mums, un miers, Dieva žēlstība un svētība jums!